Rakšanas darbi, labiekārtošanas darbi, un tūlīt pastīsimies tālāk, ar ko mēs te šito visu zemes daļu aizvedam. Un ar šito monstru dubinu prom. Skaisti, ne? Nu, labiekārtošanas darbi turpinās. Un šis viss ir janvāri. Un jāuzliek jauns. Un sienas. Tā mums te ies. Paies kāds laicīgs, bet viss būs izdarīts. Ko lai saka, zīsim ārā tagad visu tehniku, jānokrāmē viss šitās malas, lai var brīvi braukāt pa apakšu un ņemt nost. Un tā izskatīsies, ka noņems viss lakts, un tad sāksies viss no sākuma. Turam īkšķis. Brauc ārā, šite paņemam un krāmējam čupā. Nu, citur nost, pēc tam liekam jaunu paleti iekšā, un nāka braucam virsū, un nākošo 4 rindas ņemam nost. Tā te notiek. Pagaidām krāmējam te. Viens lomiks pēc. Nevar skatīties. Nu jā, rauki. Un tāds ir skats no šejienes. Tā liekas beigas darbs izdarīts, bet tikai 1, 2, 3, 4, 5 starpiņas. 5 starpiņas, un, nu jā, un tagad ir kaut kā tulī būs 1 pulkstens un 2 rāda lieta. Tad arī noteikti vairāk nedarīs. Kaut kā šitā. Tā ir, jā. Tagad atkal braucam ārā, saņemam paleti, atvedam pat un darbojamies tālāk. Te ir doma uztaisīt normālu placa visām renēm, tikai vēl nav doma, kurā vietā var novadīt ūdeni. Jārok kaut kur un tur dīķis otrā malā vai nu caur ceļu ir jārauj iekšā drēne, jāizstum, lai ūdens iet uz kanālu. Šitā sienā viss jārad nost. Nu, ir, darbs ir daudz. Davai, turpinam. Nu, gandrīz puses noņēma, sāk lietas līt. Un domāju, nevajag ķēpāties ar dubļiem un izlīt un tā. Kaut kā šitā. Kā sacīt, jāsaka, tik ātri neiet. Var jau būt, kad riktīgi raut, tad var vienā dienā noraut vienu pusi, bet ir visādi. Ir pusdienas laiks, protams, un kā iet, tā iet. Viss. Tad tagad jau ies ātrāk, jo apmēram tagad ir skaidrs, kādā veidā viss tas jādara. Un viss super. Nākošā rīt atkal noteikti turpināt. Šodienas sākums, 5 starps palikuši, tad izskaitīja vakar 4 tik noņēma. 1, 2, 3, 4, jā. Šodien 5. sākumu. Tad redzēs, kā būs. Kā maziņš apskats ir 11 un 11. Un vēl ir palikuši 3 starpus. Un vēl ir baigā diskusijas, kā taisīt jumtu, kā vieglāk, lai uzlikt visas lakts. Mans risinājums ir 10 uz 10 šitā, uzliek izčupo un tad šitos te no naglām tikai. Naglu pistolu un garām naglām. Kaut kā tā. Nu, tā ir izdarīts viss. No 9 līdz 4 pāri. Vēl ir sienas jāiet nost, bet nu vēl 2 dienas tad arī otru pusi. Ja tur
mazāk vēja. Citādāk baigi viss acīs iet, lietas kāds brilles, brillē vienalga visādi. Moši ienāk iekšā acīs un grauž. Kaut kā tā. Nu neko, turpināsim citu dienu. Ieteikšu šodien. Labdien, pirmdienā. Kabinam piekabu un braucam pēc kokiem. Mums nesagāja traktoru piekabu, tāpēc, ka tur nevar salikt īsti. Bija doma būt braukuši uzreiz, bet šodien bija jābrauc citur strādāt, bet tur kaut kas nesagāja. Viss, braucam pakaļ kokiem, gaidām šķūnim kokus, lai var jumtu likt. Davai! Rāmēsim iekšā, atbraucām līdz kaimiņam, uz viņu zāģētavu. Kaut kā tā. Pakts, pļukts un gatavs. Ir viena maziņa paciņa pa vidu. Tās ir 3 un 3. To liksim uz jumta. Viss kārtīgi. Un krāmējam ārā. Nokrāmēsim te, tur. Un tas skatīsies, kā sanāks. Tā var darīs. Ideāli. Viss notiek. Jau! Notiek būvniecība, jumta montāža. Šitos kokus kaimiņš sazāģēja, tos mēs vienu dienu atvedām. Kaut kāda bildu matājuši bija, ka mašīnai. Un tagad šitā te arī celsim augšā. Šitā uzceļ, pēc tam kabinam kausu, velcam iekšā, ložņājam un kaut kā tā dodamies. Tagad viņš kaut kā gribēja celt 4 un 4 tālāk laikam. Kaut kā cilvēks izdomājas tā, lai arī dara. To es arī varu parādīt. Un tad tā, man liekas, ka šitai ir pa īsi. Bet viņš teica, ka visam jumtam un vēl pārpalikšot. 8. Mums vajag 8, cik es saprotu, 1, 2, 3, 4, nu jā, 8 līdz augšai. Katru reizi mums vajag 8, nu labi, lai tā būtu. Ja tā būs, tad tā arī sanāks. Iesim no iekšpus apstīties. Tagad man te tā iekšā atkal mūzika skan, ka nebano nost. Šitā tas ir domāts, pastīsimies, kā izdosies. Izdosies, tur jau vispār nav ko neizdoties, lai nolikt ne jau pirmā diena pie traktora stūras un pie vadības kloķiem. Noliks pirmās 4. Un pēc tam otrās 4, cik es saprotu, tā viņš vismaz gribēja. Tā arī domāts, un pēc tam otrs 4 pie gala vairāk. Haotiski sanāk. Viņš negrib celt, laikam jau pakaļ ir pacēlusies traktoram. Tā varētu būt. Nu, viss. Tagad kabinam nāgas nost ķipa, un tad mēs sēdēsim iekšā, un tad sāksim ap pultu darboties. Kaut kā tā. Tā jumta montāža te būs.
Vēl ir sienas jāuzliek ar anilu. Un rīt, cik es saprotu, šīfers būs klāt. Tagad brauc iekšā, iestelējās vietā, nolaiž ķepus un tad brauksim ar pultu augšā. Kaut kā tā. Šādi notiek piestelēšanās. Paskatās, vai tur der. Un tā vēl jāpaskatās, jāizvelk ārā, vai šita starpā der, nedurās gar paneļiem. Un tad jau lienam iekšā un braucam ar pultu augšā. Tālāk. Uztaisīs maziņu rezumē, kas mums te tā īsti notiek. Kompresors naglu pistolei, skrūmašīnas, uztaisījām plauktiņu, lai nav jāliecās. Pulti, ar ko vadam to aparātu no šejienes. Viss, kas ir vajadzīgs. Varbūt kāds var ieteikt labāks instruments, ko iedot paprovēt. Skills man, piemēram, no paša sākuma ir, un es nesūdzos. Šodien vēl vienu nopirku jaunu. Un kaut kā tā, tagad braucam jauniem kokiem, gals nozāģē. Šitos gals zāģēsim tagad, kad uzbrauksim augšā. Uzdos tulīt atkal 8 kokus noliks. Un tā turpinās. Mums ir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 starps. Uz priekšu, es domāju, ka iet pa bišķim. Un pēc tam ir jānoārda atkal visu šitā molu. Un viss tas pats ar epopēju ir. 2 dienās mēs noārdījām šito molu. Gāja grūti, bet izdarījām. Pilsētas bija ar visādiem putekļiem, jo bājas vējš bija. Un izdomāju otru pusi neārdīt, lai vismaz kaut kāds aizvējš. Turpinājums sekos. Ieskats no malas kāka liekam kokus. Kaut kā tā. Un atkal kārtējo reizi braucam kabināt nagus nost, ķipi klāt un braucam augšā, zāģējam, naglojam un uz priekšu. Pa bišķim un pauks jau ātri notiksies. Nu, būs jau labi, drīz jau vajadzētu nostādīt kādu tādu mērķi un tad jau ies ātrāk. Nu, ko ir 8 vakarā? Domāju, ka jābeidz. Ir uzlikti 1, 2, 3 koki līdz augšai. Tātad mans mērķis ir rīt aiziet līdz galam. Vienreiz jau uzbrauc, otrais, trešoreiz, 7 reizes jāizbrauc augšā. Es domāju, ka jā. To mēs rīt izdarīsim. Kā jūs domājat? Es domāju, ka izdarīsim. Ko labrīt? Ir 8:52 un mēs jau esam iesākuši, jo mēs zinām, kas apmēram ir jādara. Tāpēc viss iet uz priekšu. Ir zināms, kas ir jāpiezāģē gali un jādod augšā. Un viss turpināsies. Tad redzēsim, vai šodien mēs aiziesim līdz augšai vai nē. Man vēl jāpaņem tie koki, kas nāk pašā augšā tur. Var redzēt, nav pašas pits. Tie jāuzliek un viss būs kārtībā. Tā kā šodien atcēlies šīferu pievešana, laikam pārlika uz rītdienu, tad jau mēs varam arī šodien nesteidzīgi. Nav mums jāgaida nekāda mašīna. Šodien šito visu turpināt un pabeigt. Cerams. Kā jūs domājat, mēs pabeigsim, ja nē? To jau vispār vajadzēja tālāk, bet labi ir pārmetīs. Tā ir bišķi tā grūti, labi, lai iet.
Nu, ir tā, ir 15 pār 4 un sāk lietas līt. Vēl 3 reizes, cik es saprotu, jāuzbrauc augšā, jā, 3 reizes. Bet mēs to nevarēsim izdarīt, jo tur tālumā ir viss baies lietas. Un ja tas viss uznāks visu, lieta jau neiet strādāt, jo jābrauc varbūt minerāļu uzkaisīt, jāpiekabina tūti. Tagad ir atkal jāsazāģē gali un nu ir tā. Saku, paliek 3 reizes, ko uzbraukt augšā. Un tad jau arī būtu līdz 8. Jā, līdz 8 mēs arī pabeigtu. Bet pa lieta kaut kā negribās, vajag neforši līst virsū. Kaut kā tā. Nu, davai, turpinām. Ja jau mēs turpināsim, tad mēs turpināsim. Ja ne, tad brauksim kaisīt minerālus. Pišķiņ no šitā procesa. Kā mēs viņu celsim augšā. Izlaišu bišķi ķeps. Tad, kad piebraukšu tuvāk ēkai, tad nolaidīšu zemāk. Lai bišķi ir sverās, lai kaut kāda atdura ir. Kaut kā tā. Tā tas notiek. Kaut kāds lietiņš līst, bet var jau būt, ka nebūs tik traki. Varēs līdz vakaram aiziet tik tālu. Jau manīts. Kāds trešais neiet ārā. Tur jau viņi arī jāpaliek un pēc būtības. No malas viss vieglāk izstījā, bet tā, ka tu pats lietas nemaz tā neredz, cik daudz es aizlicis, cik tālu. Tā kā tā ir. No malas viss vienkāršāk izskatās. Kā čaļi saka, no tribīnēm viss ir gudrāk. Tā arī ir. Nu ko, uzlikām, tad braucam pēc nākošiem. Nu kāds rezumē tāds, kad jābrauc likt tūti klāt, lai pamēģināt vai iet, ja rīt turpinās liet. Tagad Smīlā, ja turpinās līt, tad rīt kaisīs. Un atvedīs šīferi, izkrāmēs pie Reidzes. Tagad brauks iekšā, sakrāmēšu strumus, lai nav jāvedā. Un viss. Brauksim kabināt tūti. Tā kā lietas pieņēmās bišķi vairāk, augu piekabinājām tūti.
Un brauksim uz pagrabu. Tagad paprobējam, vai iet, jo mums bieži vien viņi neiet. Negāja. Tagad brauksim uz pagrabu. Un krāmēsim minerāļus un provēsim, iet vai neiet. Kaut kā tā. Turam īkšķus, lai ietu. Un bēram iekšā. Un tā turpināsim. Brauksim, mēģināsim, cerams, ka ies. Jo tā tūte ir liels problēmas. Savā laikā meistari bija sadūruši un meklēja strāvu, kur ir vados, un tie visi, kas ir iedoti, tie visi tagad ir beigti. Tos jau mēs pārlodējām, bet nākošais gadu aku būs beigti. Kaut kā tā ir, jā. Cerēsim, ka tagad ies. Negrib lodēt šonakt. Nu, ko maziņš rezumē? 7:10 ir, un par laimi viss iet, tāpēc beram vēl. Piebērsim pilu, brauksim ieliet degvielu. Es nezinu, vai šodien vēl bērs, to es nezinu. Šitam man vajadzētu degvielu, jo, ja rīt tālāk brauks, nepietiks. Varbūt, ka pietiek arī. Galvenais, ka tūti iet, tas ir priecīgākais, ka nav atkal jāčakarējās un jātājas. Tagad redz, sabērsim, tagad būs šito maisu atgriezīs, tad būs 3 tonnas iebērts un vēl bišķi palika no iepriekšējo, ko mēs bijām bērti. Ja tā kā skatījās, ka nevar nepietiek vienam laukam, var nepietikt viena pusi, tad labāk braucām iebērt. Labi, davai, turpinām. Nu ko, aizbrauc jau kaisīt 3. tūti. Tagad aizbrauc uz tālākiem laukiem. Jābrauc nomazgāties, jo tur paies kaut kāds 2 stundas un jābrauc apkaļ sagaidīt, lai vieglāk iekrāmēt. Citādāk jau vienam čakarēties, ja pilnu tūli grib pieraut. Ir. Grūtāk ir. Vieglāk ir tomēr 2, ja viens griež pušu maisus un otrs pieoperē ar tehniku klāt katrā stūrītī, lai var viegli izbērt. Paceļ, nolaiž. Saprot, vieglāk ir 2 vienkārši. Jo, braucam nopičāties un jābrauc apakaļ. Viss. Jau 8:55 vakarā. Nu ko, 10:30 jau ir vakarā. Jūs esat tīrs, nopičājies un gaidu, lai var iekrāmēt. Un tad arī beigsim. Tad viņš aizbrauks kaut kur vēl. Vai nu atstās no rīta, lai agri var braukt. Jo pat mums arī nav īpaši nekāda labuma. Jo tad tu neredzi. Tu tai monitorā redzi, vai iet vai neiet, bet viņš tur pareizi rāda, ja tu neredzi aizmugurē, kas notiek. Ir diezgan jocīgi pa tums. Tad tos uguņus jau var salikt, bet uguņos jau tu tā neredzi, tā kā dienas gaismā. Bet nu tas tā, atbrauks, sagaidīs, iebērs pilu tūti, vai brauks agri no rīta. Vai šovakar, tā ir viņa izvēle, to es nezinu, to viņš pats izdomās braucot, bet kaut kā tā, visi kārtībā, tagad iebēršu. Nebūs jāiet vēlā dušā, jo tas ir izdarīts un viss, turpināsim rīt. Davai, tā līdz rītam. Ko labrīt, ir bez 10:08 no rīta. Kaut ko turpināsim darīt. Šodien skatījos no rīta SVHLV ieslēdz. Izmet, ka ģirtēm šodien vārdienas. Kas pa ibam? Bet, nu, tā ir. Uzrakstīja viņiem. Tas esot televīzija. Tā nesot viņu vaina. Nezinu, kāpēc, bet es domāju, ģirtēm taču bija kaut kad nesen vārdiena. Kur tu viņam katru 2. nedēļu? Bet, nu, labi ir. Tā, turpinam, iesim skatīties, ko darīsim, vai brauksim sēt minerāļus, vai turpināsim jumtu. Nu, ko, tad turpināsim jumtu palikt, jo kaut kad solīto šīferu atvest, un aizbrauksim uz lauku, nebūs kas izkrāmē, tas ir jāsagaida, nezinu, cikos viņš būs, bet kaut kā tā. Turpināsim likt jumtu, un tad viss turpināsies secībā. Nu ko, 8:44 un šīfers ir atnācis.
Skaista mašīna. Šitais man arī patīk. Aiziesim no priekšu. Skaisti uztaisīts auto. Lukturīši. Šīfers ir klāt. Viss kārtībā. Tad jau varēs arī braukt. Pēc tam kaisīt noteikti. Jo vajadzētu sakaisīt, kamēr ir mitrs vēl. Kaut kā tā. Forši. Jau piekabūšu varbūt. Tur neizstās pilni. Bet nu, skatīsimies. Viss notiek, pa bišķim krāmējamies. Ātrie vieta, kamēr neuzsilst tā eļļa traktoram, un tad viņš sāk bišķi čakarēties, tur vairākas kaut kāds kloķis jāraust, jo dalītājs laikam ir beigts. Kaut ko laiž garām. Logi ir atnākuši, kors arī. Te viss notiek īstenībā. Viss ļoti, ļoti skaisti. Kā aiziesim līdz tam galam? Kā jau teicu, šitien mums ir jāsāk no tā gala pieras dēli jāuzstājas un jānāk šitā šurp. Tā kaut kā tā mēs vienmēr likām otrādi, nē. Bet nu labi, turpinam. Un atkal ir pusdienas laiks, 12:23, braucam pakaļ ēdamu. Cilvēki kaisa, Raukaidžīts ar mauca kaisakli. Tie krāmi ļoti tīrs, visi nopucēts. Un braucam pakaļ ēdamā. Un turpinam. Vēl divreiz mēs uzbraucām, vēl vienreiz, un tas galiņš jāuzliek, un viss. Un tad jāliek šīferis, jo pieras dēli mēs liksim pēc tam, te izrādās tā ēka. Ejot rombā visu laiku. Tāpēc nevar uzlikt, jo pēc tam neiztaisnos šīferi kaut kā šetā. Un tad jau atkal turpināsim. Tagad aizbraucam pakaļ ēdamu. Uz ēkiem, uz galpunktu. Ir ļoti garšīgi. Vislabākais ir tas, kad intrigā tu nezini, ko tu esi pasūtījis. Komplekso, kas būs, kad atver vāciņu, tad tikai redz. Super. Viss ir garšīgi. Paldies. Davai, turpinām. Nu ko, ir 14:42 un paskatīsimies. Šitie veci šīferi, tagad jāredz veci šīferi, tie jauni šīferi. Un paskatāmies augšā un ir. Un mums tas izdevās. Būtu vakar, taču nebūtu tas lietas un nebūtu jākājas, būtu arī izdarīts. Bet tagad ir, beidzot ir. Un tagad tik jāsāk likt šitie ten virsū. Bez pieras dēles, tas sāndēles. Jo pēc tam piezāģēs, jo tas redzēs kā tas šīfers, jo mums šīferi jāliek ir pa šito ten strīpu, jānovelk viens striķis un pa to jāiet. Un, ja nemaldos, bija, es nezinu, kā šitam kāp bija Dānijā, mēs likām, tā bija 408, 4 rindas iet uz augšu pa striķi. Tā kaut kā, esmu priecīgs, tas mums izdevās. Šodien aizbrauksim pakaļ skrūvēm un tā redzēs, ko darīs. Būs kaut kas interesants, tā būs tālāk. Baies vēlas. Nu ko, šodienas maziņš rezumē. Nu ir 19:35 un lietas līst. Pirms kādas stundas uzkrāmēju pēdējo kravu ar slāpekli un aizbrauc kaisīt un izskatās, ka būs labi. Viss nāk, it kā teica, ka rādīja, kad līšot. Kaut kā tā. Tas jau it kā augam būtu labi. Un, lai līst, lai barojās, jo vairāk barosies, jo labāk, stingrāk
vairāk izaugs. Un tā, un rīt es domāju, ka mēs sāksim kaut kādu to jumtu likt, bet aizbrauc pēc tam skrūvēm, ka pazvanīja. Man skrūvs nepatīk, jo urbs ir tikpat liels kā metālā jāurb, un viņam jāstāv kokā. Rīt paprovēsim pievilkt kādu šīferi, cik stingri turās. Manā uzskatā bija jābūt mazākam urbītim vai vispār bez urba. Bet šitais ir domāts tās skrūvs, kad viņš uzreiz skrūvējās cauri šīferim un nav jāurb. Bet, to es parādīšu rīt, ja mēs tiksim līdz tam. Bet kaut kad tiksim un tad es jau nav parādīšu. Bet rezumēji tāds, ka šodien darbiņš beidzās kaut kad ar 7 vakarā, sākās uz 8. Ilgais vakars bija vakar, bet tas tāds ir tas. Mums nav limitēts darba laiks, mēs strādājam, jo mūsu vietā to neviens neizdarīs cits. Tas ir jāizdara tikai pašiem. Labi, tagad brauc pie bērnāta draugiem, pastīties, jo sen neesmu saticis viņus, un tā līdz nākošai epizodes sākumā. Labrīt, sestdienā! Ir pagājuši, man tā liekas, ka 2 nedēļas gandrīz, ka pie jumta nav pieķērušies. Ir tās detaļas atnākuši, renāķi, lāsenis noteikti, viss, kas vajadzīgs, un sāksim skatīties, ko var likt. Neliksim līdz augšai 2 rindas, no augšas neliksim, jo logi nav atnākuši, un pēc tam atnāks logi, pēc tam ieliks tos. Bet jāredz, vai vispār viss notiek un kaut ko vēl nevajag. Tāpēc ir jāsāk likt, lai saprastu. Kas ir vēl ir kaut kas jādabū vai jāpamaina konstrukcijā, kaut kas ir jāpastās. Jo, ja nesāks likt, nekā nezinās. Un kaut kā tā, tad jau parādīšu, vai? Izrādās, ka šitais šīfers jāliek nevis no šīs malas, bet no otras malas. Kaut kā jocīgi, bet neko darīt. Nu ko, sākums. Un tad redzēs, cik mums ātri iest. Jāsanaglo pēdējās naglas, kur pirmos domājām tik daudz nenaglosim, bet beigās sanaglos katrajā. Un tagad jāpārnaglojā no sākuma, mēs naglojām katrā otrajā kaut kur, bet tur laikam ir jau katrā sanaglots. Bet labi, davai, turpinām. Un būs arī logi, šite viens, un te vēl būs logs. Un tā viss pretī, un tad es domāju, ka mums, un tad, kad liksim sienām, ramilu, tad arī ieliksim logus. Tā, lai gaišs ir, ka iebrauc. Tāda ir vismaz doma. Būs nosauļojies, ar tā nebūs. Sākums ir. Kaut kā tā šodien ir izdarīts. Sāk neķoties traktors, laikam uzsils ar pa daudz. 6 vakarā, bišķi pār 6. Un tad arī jābeidz. Jo nodedzis ir normāli. Tā kā nākās tā kā vēzīts. Un kaut kā tā. Ko pa lielam ir tik daudz uzlikts. Ir līdz galam vēl tā 1 rinda paliek, bet to pēc tam. Un šita vēl 2 rindas paliek. Bet tā, nekāda vaina. Diezgan. Viena diena bija bišķiņa, otra diena bija vairāk. Un tagad šitā 3. diena, tas ir 1 diena pēc Jāņiem. Mājas šodien ir? Nē, kaut kāds vārdien šodien bija, kaut kā dzirdēju par radio. Un šādi. Uztīsimies no
malus kā izstās. Jāuzmāc bildīt. Un viss kārtībā. Bišķi progress ir. Kaimiņš pļauj zāli. Kaut kā tā. Jāizsūta vairākas bildes kādam čomam. Cik daudz ir izdarīts. 52 loksnes ir pilnās līdz tam galam. Viena loksne 1,05 m. Kaut kā tā. Davai. Nu, bišķi kaut kāds papildinājums. Bija pirms Jāņiem, un tagad ir pēc Jāņiem. Pēc Jāņiem vakar bija Jāņi, šodien ir nākušā diena, tas ir 25. datums. Un pa lielam ir aiziets līdz galam, galā vēl būs gals jāgriež, veselu loks nevar uzlikt, tur izdomās, kā tur beigās sanāks, ja to galu noārdīs. Augšā vēl ir korei 2 līnijas jāuzliek. 52 loksnes pilnās aiziet līdz galam. Un tad ir pirmā griestā un otrā būs pēdējā griestā. Tur man kors dēli vēl nav uzlikt, kur piestiprināts pāri, vai kā viņi sauc šitā variantā. Un kaut kā šitā. Super, man patīk. Vismaz kaut kas ir izdarīts. Un šitā puse vēl viss ir jāmaina. Jāņem nost un jāmaina koki, vispārējais. Diezgan liels darbs priekšā. Nu ko, vakar apkopojums. 9 sāk ar to pašu galu. To Gatis bija atbraucis, 9 es atbraucu. Un tad izdomāju, kad nav parocīgi. Sākām no vidus un gājām uz to malu. Aizgāja viss, un tad vēl no šitā. Un tagad pietrūka bišķi 2 rindas paņemt no beigām. Un traktoram eļļi tā uzcilus, ka viņš negribēja vairs iet. Un pietrūka tas gabaliņš un vēl viena uzbraukšana augšā. Un tad jau būtu noārdīts. Nu šitais ten stūri neārd, tāpēc, ka tas ranils turās. Tur ir jāpieperferē pie sienas, lai neatkrīt viss gals nost. Un kaut kā tā. Bišķi pagurums ir, bet izdarīts ir diezgan baigies gandarījums par to visu, kad praktiski vienā dienā. To pusi mēs ārdījām 2 dienas, noelsušies. Nezinu, nu jau ir kaut kā noteikti ir iestrādāts. Uzreiz arī nogriež koks nomet lejā, nevis kaut ko čakarējās pēc tam. Naglis neraujam ārā, varbūt tāpēc ātrāk iet. Nu, kaut kā ir, bet labi ir. Apkopojums ir. Un jāsaliek šodien gaļa augstumā. Tāda augstuma kasti jāuztais, saldētavā jāsasaldēt ledus. Rīt braukšu uz tāls rauli no rīta. Jāsaliek viss grilliņš, oglītis, tā lai var uz vietas arī uzcept un telti jāpaņem. Tā ir redzēs, jo rīt, kā aizbrauks, tā paliks uz nakti un svētdien mājā. Kaut kā tā. Bet tad būs jauns video. Vai turpināt.